Vai tu ticēsi, ja teikšu, ka Maldīvas ir izbaudīta arī ar mazāku budžetu? Jā, var. Tikai jautājums, cik tas tieši maksā un vai vispār ir tās naudas vērts. Pēc vilšanās laikapstākļos All Inclusive rezortā mēs ar Laumu dodamies tālāk uz vietējo salu, kas mūs sagaida jau daudz pozitīvāk, jo spīd saule. Turpat ostā mūs sagaida arī viesnīcas darbinieks, kas ar golfa mašīnīti nogādā mūs līdz naktsmītnei. Esam ieradušies Mafušijas salā, kas ir ļoti populārs sala tieši budžeta ceļotājiem, kas vēlas izbaudīt Maldīvas salas stipri lētāk. Tikai šeit ir viens liels bet. Ņemot vērā, ka šeit dzīvo vietējie iedzīvotāji un to ticība ir islāms, dzīve šīs salas nav tik brīvi kā rezortu salās. Tas nozīmē to, ka nevar staigāt pelkastīmos, kur vien iegribas, bet gan tikai vienā salas pludmalē, ko sauc par Bikini Beach. Šī sala pēdējos gados ir ļoti attīstījusies un var manīt, ka viss tiek ļoti pielāgots tieši turistiem. Tiek strauji celtas jaunas viesnīcas, ir iespējams darīt ļoti daudz un dažādas ūdens aktivitātes, un pa lielam var just, ka šeit tiek radīta ļoti pozitīva salas atmosfēra, kas liek justies salīdzinoši brīvi. Tā, mēs ienācām restorānā, izskatījās ļoti foršas, tāds pieņemamas cenas, bet nezinājām, kā būs, jo restorāns bija tukšs, bet pastieties, ko man atnesa. Te ir pildīts ananās ar rīsiem un garnelēm, un tad pa virsmu ir lielākas garneles, bet es redzu, tur tajos rīsos ir iekšā vēl daudz citas garneles. Tad mums ir ķiploka maizītes un vēl ir nūdeles ar visādām gaļiņām un oliņu. Izskatās nereāli labi. Un nebija dārgi. Šī porcija maksāja $18. Man liekas, priekš Maldīvēm ļoti laba cena. Nedaudz gribu pastāstīt par salas izvietojumu un kur būtu labāk meklēt naktsmītni šeit paliekot. Ierodoties salā, nonāksiet nelielā ostā, kas atrodas pa vidu salai. No tās pa kreisi būs Bikini pludmale, kam blakus būs jaunās un modernās Kānī viesnīcas. Šī vieta arī ir turistiskākā vieta uz salas un cenas šeit būs salīdzinoši lielākas. Bet pa labi no ostas, kur mēs palikām, ir klusāks rajons ar vienkāršākām un lētākām naktsmītnēm, jo blakus, kā izrādās, ir salas cietums. Bet salas otrā pusē tur vairāk manīsiet tieši kā dzīvo vietējie iedzīvotāji. Ņemot vērā, ka šeit nav tās Maldīvas sajūtas, ko meklējām, tāpēc mūsu gadījumā mēs izvēlējāmies naktsmītni, kas ir pavisam parasta un ar vienkāršām brokastīm, jo mūsu mērķis nebija dzīvoties šeit pa salu, bet gan izmantot tās piedāvātās dienas tūras. Tāpēc vienu dienu mēs veltījām dienai uz ūdens. Tātad Mafušijas sala īstenībā ir tāda atrakcijas sala tieši. Atrakcijas uz ūdeni ļoti populārs te. Tas ir pats galvenais, man liekas, kas te būtu jādara. Un mēs ar Laumu to arī taisamies darīt. Šodien mums būs tāda gara diena uz jūras, kur mēs iesim peldēt ar haizivīm. Tikko mums sadeva plēznes, dvieļus, dzeramo ūdeni un arī snurkeļus. Šo tūru mēs iebukojam caur Get Your Guide, tā kā labu laiku pirms ar domu, ja gadienā pilns, bet īstenībā, kad atbraucam šeit, tad es secinājām to, ka nav tā, kad baigi obligāti būtu iepriekš jāpiesaka tūras. Galvenais ir atnākt un pieteikt dienu pirms, tas ir pats galvenais. Mūsu gadījumā mēs dosimies tūrē ar Chanel palmu firmu, kas īstenībā izstāsta ļoti profesionāli. Bet var manīt, ka te apkārt ir vēl visādas firmas, kas veido tādas pašas tūras. Sākumā likās, ka tik daudz cilvēku nebūs, ja tagad paskatās laiva īstenībā ir diezgan pilna. Redzējām pirmās haizivis, viņas vienkārši no laivas piebaro un viņas tur vesels tars vienkārši čumu un muģo haizivīm. Tā, tikko mums izstāstīja instrukcija, kā jāuzvedās pie haizivīm, kā notiks vispār viss process, jo te ir tā, ka ir cilvēki, kas samaksājuši par dronu video, tā kā mēs ar Laumu, ne? Jā, protams. Un būs arī zemūdens filmēšana, tad visi šie būs pirmie, kas to darīs, un pēc tam vispārējiem.
Visi grib ceļot, arī tu gribi ceļot. Ar ko sākt, kur atrast informāciju? Travelmania.lv tev palīdzēs. Atrod savu ceļvedi, izplāno galamērķi un dodies piedzīvojumos. Dalies ar saviem ceļojumiem un iedvesmo citus ceļotājus. Travelmania.lv piedzīvojums ir tā vērts. Nu ko, pirmā misija ir izpildīta, drona kadri uzņemti un tie izstās šādi. Nu ko, tikko rauns 2 noslēdzās. Tagad mēs paši izpalījāmies kārtīgi ar haizvību. Nu, tas ir nereāls piedzīvojums īstenībā. Tas ir tās, kas noteikti ir jāiesaka un jā, tas ir vienkārši baudām. Es nekad dzīvē nebiju domājis, ka man būs situācija, ka es miršu un iesitīšu ar galvu haizvī. Reizēm bija sajūta, ka tagad izniet un es nevaru, jo viņas tev tik daudz ir galvas. Viņas tur visas čumu un muģu ārprāts, bet tik forši, ļoti forši. Viņas pilnīgi nekaitīgas. Viņām ļoti maz mutītes, tās ir nursing sharks. Jā, bet tāpatās, ka tu citreiz pildi viņām, viņas tev nāk pretī, nu tu redz haizivs seju, jebkurā gadījumā. Sanāca redzēt arī dažas mazās rifu haizivs arī un ļoti daudz visās citas zivtiņas. Un mums arī speciāli uzfilmēja video no GoPro, tā kā tieši tur, kur mēs nirstam. Bet kopsumā nereāli forši piedzīvojums. Noteikti iesakām šo lietu darīt. Obligāti. I'm in Maldives. This is the Nogal Island, one of the best islands from this atoll. This atoll name is Pawatoll. This island name is Pulidu. It's an amazing place. Then look for a lot of people staying over there and a lot of. Thank you. Now I don't need to tell all this. Yeah, thank you. Tagad esam piestājuši pie salas, vietējās salas, kur būs iespējams peldēt un būt kopā ar rajām, tepat pludmalē. Nu, izskatās, ka process līdzīgs, viņas arī savā ziņā piebarotas, bet vismaz piedāvā iespēju tādu pabūt ar viņām brīvā dabā. Bet nu tās smiltis, kas te ir. Un tā krāsa ūdenī vienkārši. Man liekas, ka viņi liek kaut kādu krāsu klāt, jo nevar būt, ka tas ir dabīgs ūdens. Man vienkārši acis netic. Vai ne? Bet ļoti skaisti. Pirmo reizi ejot pa Maldīvu smiltīm, es vienkārši jūtos tā, ka tās nav smiltis, bet tas kaut kāds mīksts paklājs. Kā tā var būt? Šī te pieredze bija nu tā, te bišķi tas baigais bārdeks, jo blakus lāja pilni cilvēkiem, mēs esam diezgan daudz cilvēku un visi skrien kaut ko ņemās tur, nu tā. Bet pašs rajas tāds baigi mīkstās, nu pieskarties dabū, un te arī vietējā sala līdz ar to lauma arī nevar tur izģērbties, ne jābūt ar apģērbtai. Bet nereāli skaista pludmala šeit ir un te ir īstās baltās Maldīvu smiltis, tās, ko gribas sajust. Nu ko, laiks doties tālāk, laikam uz pusdienām. Sandbanks mums, diemžēl, izpalika, jo čaļi nevarēja noparkot laivu nekādā veidā. Bet mēs esam citā vietā tagad, paēdīsim lanču. Bet pa ceļām mums sanāca vienā vietā vēl piestāt un redzēt Manta Rei. Tā kā arī bija jālas un laivas iekšā. Nu, mēs ar laumu redzējām, pārējie cilvēki laikam neredzēja, jo viņi tik ātri papeldēja garām un uzreiz ienir dziļi ūdeni. Kā uzliek un hops, gatavi. Izdalīja ēdienu, un īstenībā man nereāli patīk tas, ka viņi neizmanto tā kā
tos vienreiz lietojumos trauks, bet katram iedod pusdienu kastīti. Un tad vēl ar rīsiem, un tad pieliek klāt salātiņus. Un te ir zivtiņi. Un man ir tāda aizdoma, ka tas varētu būt nekas cits kā tuncis pagaršosim. Jā, tuncis. Ļoti garšīgs tuncis. Visiem, kas brauc uz siltajām zemēm un saka, tur ir ūdens kā Maldīvēs. Nē, mīļie draugi, ūdens kā Maldīvēs ir tikai un vienīgi Maldīvēs. Jo te ir šīs te baltās smiltis, kas ūdenim liek izskatīties tik zilam tieši šeit, tieši šīs salās. Bet vienīgais trakums ir tāds, ka šobrīd ir nereāli spēcīga saule, par ko mēs nesūdzamies, mēs esam priecīgi par to, bet mēs vienkārši cepjamies ārā. Un būsim apdeguši pat cauri visam 50 SPF, tā kā tas ir garantēts. Tā kā jā, bet noteikti varam rekomendēt šo tūru. Ja ir iespēja, brauc uz Mafukuši un izmantojiet šādu iespēju aizbraukt, pasnurkulēt, papildēt ar haizavīm. Principā noteikti iesakam jums izmantot šo tūri, lai baudītu šo skaisto zilo ūdeni, redzētu pārējās salas, daudz maz apkārt, lai vispār saprast, kādas ir Maldīvas kā tādas. Šodien ir jauna diena, un mēs ar Laumu brauksim uz vienu rezortu. Mēs paņēmām tagad dienas tūru uz šo rezortu. Ko mēs gribam izpētīt šajā gadījumā ir tas, ka vai ir jēga palikt, teiksim, uz vietējās salas, tā kā Mafuši, un braukt pēc tam uz kaut kādiem rezortiem, kas ir apkārt pieejami. No šīs salas, cik mēs izpētījām, varēja braukt uz 3 rezortiem. Vienā, kurā mēs jau palikām, un Karvalu vienā tādā vidējā, un vienā tādā ļoti lielā, kur ir pa 3 salas. Mūsu gadījumā mēs brauksim uz to, kur ir 3 salas. Un mums ir iekļauts lančs tur, ja pusdienas, un alkoholiskie dzērieni, kas it kā ir bez limita. Jā, tos var visu dienu garumā baudīt. Jā, par to mēs samaksājām kopā $260. Un katrs dabūja $5 atlaidi. Došana, ja paprasāt, jums iedot. Un līdz ar to mēs redzēsim, vai ir jēga tiešām maksāt to naudu, un vai mēs iegūsim tieši tādu pašu pieredzi, kā jau mēs to ieguvām, kad palikām uz sava rezorta. Visi grib ceļot, arī tu gribi ceļot. Ar ko sākt, kur atrast informāciju? Travelmania.lv tev palīdzēs. Atrod savu ceļvedi, izplāno galamērķi un dodies piedzīvojumos. Dalies ar saviem ceļojumiem un iedvesmo citus ceļotājus. Travelmania.lv piedzīvojums ir tā vērts. Atbraucām pa ļoti lieliem viļņiem. Izkratīja mūs pamatīgi, bet tā slikti nepaliek. Nes, kāpēc šeit kaut kā nav tā, ka tu laivā sēd un to paliek slikti. Bet jācer, ka šis viss prieks mums atmaksāsies, jo pagaidām laikapstākļi ir kā ir. Nu, ir kā ir bišķi zils debesis šur tur, un jācer, ka tā arī paliks. Rezortā esam uzņemti. Iedeva mums karti, kur parādīja, kur kas atrodas. No visām 3 salām mēs varam apmeklēt tikai 2, kā arī paskaidroja, kur un ko mēs varam ēst un dzert. Tā kā šobrīd viss, kas mums atliek, ir doties un baudīt salu, kā arī izskatās, ka šobrīd būs ļoti labi laikapstākļi. Mēs ar Laumu esam nereāli priecīgi par to, kā mums ir paveicies atbraukt uz šejienu, un arī ar to, ka mums ir šodien paveicies, ja pat noveicies ar laikapstākļiem, jo reāli prognozes rāga šodien būs lietus. 90%, iedomājieties, 90%. Bet vakar mēs parunājām ar vietējiem, viņi teica, ka uzticēties laika prognozēm īsti nevajag, jo to nekad nezinu, kā diena izvērtīsies. Un ņemot vērā, ka šodien bija parādīts, ka būs arī spēcīgs vējš, tad mums likās tā, ka ja vējš nozīmē, ka viņš mākoņus varētu kliedēt un pastāv lielāka iespējamība, ka būs tā saule. Jā, noriskējām un rezultāts ir šāds. Nereāli fantastiski un burvīgi. Tā, tikko atnācām Laumu paēst, bet mums jāpasaka ir tas, ka tomēr jāuzmanās no tā, ko jūs gribat, jo
Mēs Laumu esam apdeguši nereāli īstenībā. Es esmu tā pārsvīdis, jo pēkšņi tagad tā dienas vidū tā saule viņa ir nenormāla. Mēs staigājām apkārt, lai izpētītu visu sauli un vienkārši degām, principā. Tā, es varu izstāstīt, kas mums te ir pieejams. Day Visitors Beverage Menu. Tā, ir visādi kokteilīši, 8 dažādi, 4 dažādi bezalkoholiskie. Un tad ir visādas tēņas, kafijas, visas iespējamās limonādes, kapučīno, vīni, baltvīns, sarkanvīns, rums, var arī stipro alkoholu dzert. Tā kā īstenībā diezgan forši. Izvēle šī bufetē ir diezgan liela, bet es esmu izvēlējusies paņemt visa veida tunčus, rakuri tunčas steiks. Tas ir kaltētais tuncis, kas viņiem īstenībā ir specialitāte, un tunčas sashimi, jeb jēlas tuncis. Tas tuncis ir tik labs, ka ir jāsaliek. Viss tik svaigs, tik garšīgs. Īstenībā ļoti reti tādu bufetu redzēt kā šeit. Un te pie salāta bāra arī vienkārši tāda izvēle. Mēs tūlīt pat izmēģināsim tādu aktivitāti, kā izbraukt ar to te zilo jet car. Tas ir kaut kas jauns. Līdz šim redzēts tikai Dubajā, bet tagad tas ir atnācis arī līdz Maldīvēm. Tā kā būs ļoti, ļoti forši. Tā, nu mūsu diena šeit ir beigusies arī šajā salā. Esam izdzīvojušies, nodeguši galīgi sarkani. Es neteikšu melni, sarkani, reāli viss sūrsti. Esam dabūjuši to pirmo triecienu ar sauli, jā, bet ir ļoti forši, jo īstenībā mēs gaidījām, ka būs negaiss. Tas bija solīts laika prognozē, un mēs esam nereāli priecīgi par to, ka mums šī diena izvērtās saulaina, ka bija šīs Maldīvu krāsas, šīs baltās smiltis, zilais ūdens, viss principā bildes, visi mēs dabījām, ko gribējām. Iefilmējām arī skaistas video. Paši nedaudz paspējām izbaudīt šo salu, bet nedaudz. Bet, nu, kopsumā jāsaka, ka šis viss bija tā naudas vērts. Ēdiens bija kolosāls, tas, ko mēs ēdām, sevišķi svaigais tuncis, ne? Jā, tuncis, visos veidos tuncis bija nereāli labs, tiešām 10 no 10. Tā kā kopsumā noteikti varam ieteikt ņemt dienas pakas tieši uz šo salu, es nezinu, kā uz citām, bet uz šo salu noteikti, jo te ir tik daudz ko redzēt, tik daudz ko staigāt, no tā, ka tev cilvēki visur fonā nekas tāds. Tas, kas vienīgais šeit varbūt bišķi mums tā uzkrīt uz nerviem, bija tas, ka ļoti daudz krievi, un tie krievi, nu, viņi nav ar skaistāko valodu, kas te runāja. Un tas varbūt bišķi tā pa daudz bija, bet no viņiem var aiziet projām, tā ka tas viss droši. Jā, bet kopsumā jāsaka, ka mēs esam ļoti, ļoti priecīgi un pateicīgi, ka mums izdevās šeit būt. Tā kā jā, nu, ko lai saka, kad Mafuši, teiksim, pats par sevi ir arī ļoti foršs. Un tas, ka viņš piedāvā tik daudz tūrus, no turienes braukt uz citām vietām, kopsumā es domāju, ka šeit sanāk ļoti labi ietaupīt. Bet kopsumā varam pateikt, ka šādu lietu var izmantot, kad braukt uz šīm salām, pavadīt dienu, tas ir reāli ļoti, ļoti lēti salīdzinoši nekā, ja mums būtu jāņem pilna summa jāmaksā un šeit jāpalīdz. Nu, tā summa ir neslīdzinām, man liekas, jo katrs no mums samaksā tikai $100 ar visu ēdienu, baseiniem, peldēšanu un pat alkoholu.
Nu, labi, 130 laikam dolāri bija, bet vienalga. Tas tik un tā ir lēti. Noteikti iesakam jums braucam ar Fuši, izmantot šādu iespēju dienas pakas un pavadīt tā, kā mēs to Laumu izdarījām šodien. Tas noteikti ir, tas to atmaksājās un ir tā vērts. Protams, ja paveic laikapstākļiem, mums paveicās, un kā redzat, šobrīd mums šeit nāk negaiss virsū. Tas nozīmē, ka mums ir nereāli paveicies laikapstākļiem. Tā kā atbraucām ar negaisu un aizbraucam ar negaisu. Ceru, ka izbaudījāt Maldīvas kopā ar mums. Noteikti ceļojiet uz šejienu, kā gribat, vai pa dārgo, vai pa lēto. Bet noteikti brauc uz šejienu, šis salas ir tomēr paradīzes salas uz šīs zemes virsmas. Sakam jums atā un tiekamies citos video. Paldies, ka skatījies! Noteikti neesi vienaldzīgs un atstāji kādu komentāru, jo tas ļoti palīdz šī kanāla augšanai. Un uz tikšanos līdz jauniem piedzīvojumiem!